atlikšu leikamā. Kurši cēlušies no Rietumbaltiem un no Latvijas teritorijā dzīvojošajām ciltīm bija etniski vistuvākie prūšiem. Sākotnēji viņi apdzīvoja Liepājas rajonu un Lietuvas rietumu piekrasti. Vikingu laikā daļu no kuršu zemēm iekaroja skandināvi. Iespējams, tāpēc šajā laikā daļa kuršu devās uz ziemeļiem un apmetās Somugru teritorijās, sajaucās ar tiem un izveidoja jaunu etnosu, kolonizētos lībiešus. Kurši bija labi jūrnieki un bieži devās sirojamos uz skandināvu zemēm. 13. gadsimtā kurši aktīvi pretojās krustnešiem, tomēr 1267. gadā pēc sīvām cīņām viņi padevās. Taču kuršu aristokrātijai lielā mērā izdevās saglabāt savas tiesības, un līdz 20. gadsimta sākumam saglabājās īpaša grupa kuršu ķoniņi, kam bija mužnieku tiesības, bet viņi nebija pārvācojušies. Kuršu valoda izzuda ap 17. gadsimtu, tomēr vietējās izloksnēs, īpaši Dienvidkurzemē, saglabājās spēcīga kuršu valodas ietekme. Jendes skaudnīk tālī kungi, teim un laba nitikai. Jendes skaudnīk tālī kungi, teim un laba